taisi lidos. Pazīstama sejas. Ar cieliņu rokās. Braucam ēst kūciņu pie manī mājās. Optimists. Pirms ceļošanas uz Svanetiju Mestīnu. Kāds mums ceļš sagaida lietus nākošā dienā. Remonts. Priekšā braucošas lēnas mašīnas. Tas netraucē mūsu ceļojumu. Noskaņojums ir labs. Mašīnās kā mūzika. Šeit ir arī pirmā pieturvietiņa fotosesija. Iebraucam oficiāli Svanetijā. Mūsu pirmā naktsvieta Laila Guest House. Ļoti forša vieta, ļoti maiga, mīlīga. It kā no ārpuses nekas īpašs, bet šis ir tas senatnīgums. Tas ir tikai vienīgi Mestija. Mašīna ir iedzīta iekšā, tuvākās 2 dienas nav vajadzīga. Brauksim ar citu mašīnu. Šo karo koridoriņu, šeit ir vecas ēkas. Viņi centīsies viņas atjaunot. Mēs ejam iekšā, Guest House Laila. Šī ir mūsu ēdam zālīte. Tā, kas nu jau vairs ne. Skats no viesnīcas. Pati viesnīca, visi zīmējumi ir zīmēti. Īpašnieces Gaļinas. Nākošā diena. Dodamies līdz Užbai, pirmās fotosesijas. Noguruši, pārguruši. Jāatpūšās. Slēpošanas trase, braucam augšā. Kādam šāds brauciens ir pirmo reizi mūžā, kādam ne, bet skats ir fantastisks. Tas ir to vērts braukt augšā vasarā. Esmu bijusi arī ziemā, bet vasarā ir daudz patīkamāk. Silti. Redz, kā mēs šūpojamies. Ko domāt? 3 lietas, kas man šodien patika. Pirmais – brokastis, otrais – Užba, trešais – pacēlājs. Man ļoti patīk gulēšana šūpuļtīklā, ka man šūpināja. Es pat to padomāju, Tas bija ļoti forši, mīļi. Protams, tas kalns pats. Tad man patika arī pacēlājs, jo man vispār patīk pacēlājs. Ir tas, kas varēja jau iest vakariņas savai iesapratīt. Nu, jā, tu arī pasaki, ka tev patika, ka ir dzerāliņu, ka Marika ēd vakariņas. Un šīs ir mūsu brokastis, to reāli noēst nevar. Mēs arī ņēmām līdzi un arī tad nevarējām noēst. Maida to dara. Nu, kafejnīca bez vīna. Jā, Loskais, tu spiež? Nespiež. Tev nav laimīga. Oi, cik tu labs ir mīļš. Tur vēl viens stāv. Stutējs ir. Viņš ir nostātos zem tā pakaramā, viņam būtu kā kronis karaļu. Paskaties, redzi? Nē, tu normāli stāvi. Uzspēr vēl vienkārši pacelies. Tev kaut kas raustās. Viņš koķetē jau. Aizvar. Līdz un turknūri. Man puķīte. Pārstaiga pa Mestiju. Ieraudzījām tādu foršu sunīti, kurš īstenībā varēja pārlikt pāri, bet nepārliec. Iegājām torņa mājiņā, kur muzejs pastaigāties. Interesanti. Uzkāpām augšā.
Šī nebija tā pat augstākā, foršākā vieta. Ir bijušas citas vietas, kuras esmu bijusi. Kā tur izpauziņu. Zemnieki lepojas ar šo vietu, un jebkurā variantā tas ir jāredz, kā ir bijis reiz kādreiz. Protams, arī šeit gultas un suņi ir visur. Un vienmēr par šo vietu varētu stāstīt ļoti, ļoti daudz. Un šeit mēs braucam uz Guli, ledāju, Čhāras ledājs. No sākuma gājām kājām, pēc tam mums paņēma maza mašīnīte. Nosaucam viņu par tuktu. Ļoti daudz, kas palika skadra. Un vēl kas, mēs šādi braucoši redzam daudz domstarpības par to, cik tālu aizvedīs mūsu noīrētā mašīna. Līdz ar to kļūstam pieredzi, gulstu pieredzi. Mēs kopā tajā todienu nogājām, šķiet 18, 20 kilometrus gājām. Visi bijām ļoti priecīgi, laimīgi. Jo tur ir kāds ledājs. Bija, protams, daudz cilvēku. Laiks bija ļoti augsts. Tad tālāk varēja redzēt, kāda veidos mākoņi. Un mēs pagājuši suņuši, noskajuši mutītas rociņas atpūtušies. Teivāmies atpakaļ, ja mums vēl bija jāiet atpakaļ ļoti tālu. Sunīši neiztrūkstoši arī šeit. Mēs antivām visas savas brokastis, kas bija palikušas pāri, jo ēst mums pašiem negribējās. Mēs bijām piekusuši, bet laimīgi. Šeit ir atpakaļceļš. Kā mums šeit iet? Visiem iet ok. Visi priecīgi, laimīgi. Nē, skaisti iecēli. Otrs vēl tās. Es biju priecīgi pārsteigt arī par sevi. Vairāk nav. Pārējie pazud. Man bija izdevies Vai nu mūs tagad viņš paņems? šis pārgājiens. Protams, nevar jau iztikt bez dažādām atrakcijām. Kur taču tu neiesper tūlīt? Bet re, kur tūņās džeki nāks. Es pievienošos džekiem, man gan nav mietiņa. Vai taču meitenes nevar saprast? Džeki apstājā. Šeit mēs staigājam pa Užguli ciematīm. Izskatās visaugstākais Eiropa apdzīvotais ciemats. UNESCO. Iekļauts UNESCO. Bet arī ziemā šeit dzīvo cilvēki. Es nezinu, kam jānotiek, lai es dzīvotu šādā vietā. Es šādā vietā, protams, nevēlētos dzīvot, jo man nepatīk sniegs kā tā, man patīk siltums. Un šī vieta man atgādina, es nezinu, cik gads atpakaļ, 100, 200. Protams, pirms tādiem gadiem es nedzīvoju, bet es šeit nevarētu nodzīvot. Es nezinu, kādam jābūt patriotismam, cik ļoti jāmīl sava vieta, zeme, lai varētu dzīvot šādā vietā. Visu cieņu vietējiem cilvēkiem, visu cieņu. Nu, šeit ir mazas bildītes
no mūsu ceļojuma dažām dienām.